Labdien! Mans mērķis ir maksimāli vienkārši, nepārāk iedziļinoties tehniskā žargonā, paskaidrot sakars starp mašīnu mācīšanos un HPC, kāpēc mēs šīs lietas vispār pieminam kopā, ja neskaidro to, ka mēs strādājam projektā par HPC. Līdz ar to, tas ir tāds ievads, es centīšos ātri iziet cauri, nesāt vairāk laika jautājumiem, bet es ceru, ka šis arī varētu būt noderīgs. Tātad, kas vispār ir mašīnu mācīšanās, par ko šeit fundamentāli ir runa? Tātad mērķis fundamentāli ir izveidot sistēmas, kas tā vietā, lai operētu uz kaut kāda a priori zinām principu, analītisku sakarību pamata, spēja mācīties cēloņu sakarības no empiriskiem datiem, ar mērķi tātad samazināt nepieciešamību cilvēkiem manuāli šādas sistēmas implementēt no nulles, attiecīgi atvieglot darbu programmētājiem, izstrādātājiem kopumā. Veidi, kā principā apmācīt šādas sistēmas, tipiski tiek izdalītas 3 grupās. Protams, tas ir relatīvi nosacīts sadalījums, un tur dziļāk ir iekšā vēl daudz un dažādas lietas, bet fundamentāli mēs izšķiram tātad supervised un unsupervised learning. Tas ir apmācība, kurā mums ir vai nu speciāli marķēti dati jau konkrētiem pielietojumiem un attiecīgi ar kaut kādu piesaisti noteiktām algoritmiem, noteiktām algoritmu grupām, vai arī mums ir tieši pretējā pieeja, kur mēs iespējams nezinām tik daudz par saviem datiem, nezinām iespējams tās sakarības, kas viņos varētu atklāties, un tāpēc cenšamies izmantot algoritmus, kas ir bāzēti uz ļoti abstraktiem matemātiskiem principiem, lai atklātu iepriekš nezināmas patērnas cēloņu sakarības šajos datos. Tur tipiski izšķir dažādas klasterizācijas, dimensiju redukcijas pieejas un tā tālāk. Un trešā lieta ir tā saucamais reinforcement learning, kas ir iegūst zināmu prominenci tieši pēdējos 15-20 gados. Tie ir modeļi, kas faktiski stohastiski mēģina atrisināt kaut kādu uzdevumu, un tad, kad viņiem kaut kas izdodas labāk, viņus nosacīti atalgo, un attiecīgi tādā veidā viņi mācās no savām kļūdām. Šis tradicionāli ir diezgan resursietilpīgs paņēmiens, kā kaut ko mācīties, un līdz ar to izmanto situācijās, kad pirmās 2 pieejas vienkārši nav īpaši labi piemērotas dažādiem iemeslu pēc. Protams, reālās sistēmās kompleksu uzdevumu risināšanai var izmantot kombinācijas no šīm pieejām. Viņas var dažādi lietot kopā, tāpat var veidot saistītus modeļus, kur katrs ir apmācīts savā veidā. Obligātā atkāpe, pateicoties tam, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur jēdzieni par mašīnu mācīšanos mākslīgu intelektu pārsvarā tiek lietot viens otru vietā un diezgan patvaļīgi, tad maz filozofiska atkāpe vai mašīnu mācīšanās mākslīgais intelekts, protams, atkarīgs, ko saprot ar mākslīgo intelektu. Mākslīgais intelekts principā nozīmē 2 radikāli dažādas lietas mūsdienu ikdienas terminoloģijā. Pirmā ir kaut kas, uz ko mašīnu mācīšanās mierīgi varētu parakstīties, proti tās ir sistēmas, kas izpilda uzdevumus, kurām tradicionāli būtu nepieciešama cilvēka iejaukšanās vai cilvēks, kas to visu procesu pieskat, kaut kādā veidā izmanto savu intelektu kaut kādu mērķu sasniegšanai, kam nav pilnīgi nekāda sakara to, vai šīs sistēmas pašas ir kaut kādā mērā inteliģents. Klasiskais piemērs ir kādreiz tik uzskatīts, ka, lai varētu spēlēt šahu, ir nepieciešama kaut kāda īpaša inteliģence, bet, protams, ir elementārs veids, kā to apiet, par cik tā ir deterministiski perfekts informācijas spēle, tad vienmēr var vienkārši izmēģināt ļoti lielu skaitu kombināciju un uzvarēt tādā veidā. Otra lieta, ko saprot ar mākslīgo intelektu, ir tā saucamais AGI, Artificial General Intelligence, ar ko saprot sistēmas, kas nav nekādā veidā piesaistītas konkrētām datu kopām, konkrētiem uzdevumiem, konkrētiem algoritmiem, un kas ir kaut kādā plašākā nozīmē vispārīgi inteliģents, lai ko tas arī nozīmētu. Tā ir lielākā problēma, nekādas vispār pieņemtas definīcijas šīm lietām nav. Tāpat tām lietām, ko mēs šobrīd saprotam ar mākslīgo intelektu ikdienā, kas ir visādi modeļi ar ChatGPT priekšgalā un daudz prozaiskākām lietām fonā, nav īsti nekāda tehniska pamata uzskatīt, ka viņiem ir jebkāds tieši sakars ar AGI pēc šīs otrās definīcijas. Bet neapšaubām pirmo definīciju viņi apmierina, un līdz ar to par mākslīgo intelektu un mašīnu mācīšanos mēs turpinam runāt vienā kontekstā. Īsts ieskats vēsturē.
Un arī, lai ilustrētu tādu diezgan noturīgu patērnu šajā procesā, principā to, ko mūsdienās saprot ar mašīnu mācīšanos, var vēsturiski skatīties no aptuveni 50 gadiem. Oriģināli saknes aug no tā saucamās optimālās kontrolas teorijas. Tāpat no šī laika ir pirmie mēģinājumi uzvarēt cilvēkus relatīvi vienkāršās spēlēs, tobrīd dabratē. Un pats svarīgākais mākslīgo neironu tīklu jēdziens, kas ir faktiski biomimētiska tāda analoģija, kas nav mēģinājums modelēt reāls neirons, un kuriem mūsdienās sakars ar bioloģiskiem neironiem ir praktiski nekāds, bet termins, protams, ir iegājies. Un oriģināli tur, zinām, iedvesma tiešām bija. Bet no šiem laikiem ir arī tātad perceptrona jēdziens, Rozenblata perceptrons. 70. gados es neesmu ierakstījis neko, lai gan, principā, ja pacenšās kaut ko var atrast, bet es gribu ilustrēt arī to lietu, ka mašīnu mācīšanās vēsture ir gājusi tādā mazliet sinusoīdas formā. Tradicionāli ir periodi, kad ir ļoti liela interese un ļoti liels spektrs ar jauniem atklājumiem, un tad tas viss kaut kā noplūk uz gadiem 10. Tas sauc par AI ziemām. Un tad kaut kāds jauns atklājums vai vienkārši tehnoloģiskās attīstības fons, piemēram, ar vien pieaugušās datorjaudas, šo interesi atdzīvina, un tad mums atkal ir šāds te vilnis, kādā mēs faktiski dzīvojam arī šobrīd. Tātad 80. gados bija nākamais lielais vilnis ar multislāņu perceptroniem, ar backpropagation algoritmu attīstību, arī ar daudzām citām lietām, kas šeit nav pieminētas, arī tā saucamām Boltzmann mašīnām, par ko Hintons pagājušajā gadā saņēma Nobel prēmiju fizikā dēļ faktiski matemātiskas analoģijas ar ferromagnētiskas vielas modeļiem. Un tad 90. gados bija atkal tāds relatīvs noplakums, lai gan, principā, atklājumi netrūka. Lielākais no tiem noteikti bija rekurentie neironu tīkli, un uz to bāzes arī LSTM modeļi, kas faktiski ir rekurents neironu tīkls ar nedaudz atmiņas klāt. Un 90. gadu beigās arī, protams, skaļi izskanēja visi tie sasniegumi, ko es jau minēju par šāhu un tā tālāk. 2000. gadu lielākā tendence bija convolutional neural networks, kas faktiski ļāva izveidot pirmo reizi praktiski lietderīgi izmantojams arī uz saprātīgiem datorresursiem, praktiskas sistēmas attēlu un vēlāk video transformācijām, objektu atpazīšanai, attēlos klasifikācijai un tādām lietām. Un 2010. 11. gados, pateicoties datortehnikas un it īpaši GPU attīstībai, kļuva beidzot praktiski izmantot deep learning pieejas, kas īstenībā idejiski nāk no daudz senākiem laikiem, bet viņas nav noderīgas, ja nav iespējas izmantot pietiekoši liels datu apjoms, kas pieprasa diezgan ekstrēms datorresursus. Līdz ar to šī pieeja sagaidīja beidzot savu laiku un noved arī pastarpināt pie tā, ka 2017. gadā, kad iznāca slavenais Attention is all you need raksts, kas ievies transformeru arhitektūru, no tā laika arī mums ir šis te salīdzinoši lēcienvainīgais progresa vilnis ar dažādiem sākumā generalized adversarial modeļiem, difūzijas modeļiem, tagad transformeriem, large language modeļiem, GPT un tā tālāk. Tātad mūsdienās, kā tas viss izskatās, primārā arhitektūra lielākai daļai, lai arī ne visiem pielietojumiem mūsdienās ir transformeri. Fundamentāli tas nav tāpēc, ka tā arhitektūra būtu ar kaut ko ideoloģiski, ideiski vai matemātiski pārāga, bet primāri dēļ tā, ka viņi ļoti labi izmanto mums šobrīd pieejamos datorresursus. Proti transformeru uzbūve ir ļoti labi pielāgot tam, lai varētu viņu operācijas praktiski reducēt līdz matricas reizināšanai, kas savukārt ļauj utilizēt tīpaši GPU resursus ārkārtīgi efektīvi. Un tā rezultātā mēs esam nonākuši pie tendences, kad visu, ko vien var, cenšas implementēt kā transformeru. Vienīgais tāds nosacīt lielā tāda izņēmuma grupa ir attēlu atpazīšanas klasifikācijas modeļi, kur, lai arī eksistē transformeru pieejas mūsdienās, bet tur vēl ar vienu dažādi arī primāri matemātiski apsvērumu dēļ, convolutional neural network tipu modeļi ir plaši izmantoti, it īpaši tur, kur ir nepieciešama objekta detekcija reālā laikā, un līdz ar to veiktspēja ļoti no svara. Tur tradicionāli visādi single shot CNN modeļi, kā YOLO un citi, ir vēl ar vienu cieņā.
Tāpatās, sekojot datortehnikas progresam, protams, šie modeļi ir eksponenciāli izauguši izmēros. Īpaši tas attiecas uz large language modeļiem, kā jau nosaukums pasaka, viņi ir milzīgi. Un fundamentāli, lai no viņiem vispār būtu jēga, viņiem ir jābūt diezgan lieliem, protams, nav obligāti GPT izmērā, bet praktiski tur ir jābūt miljardiem parametru. Nu, GPT gadījumā tie ir 100 miljardi vai nedaudz pār triljonam. Caur visu šo stāstu es ceru nonākt līdz tam, kas, manuprāt, ir droši vien svarīgākais slaids šajā prezentācijā no praktiskās puses, kas cilvēkam, kam nav kaut kāda dziļa tehniska background mašīnu mācīšanās jomā, būtu jāzina pirms mēģināt šīs lietas izmantot un fundamentāli vispār saprast, vai jūsu problēma ir jēga šīs lietas izmantot. Viena lieta, protams, ir kaut ko zināt par modeļiem, vai tur eksistē kaut kas, kas jau risina jūsu problēmu tā tālāk, bet vispār neejot vēl līdz tādām detaļām, svarīgākais ir saprast, manuprāt, divas lietas. Pirmkārt, vai jums ir pietiekoši apjoma un kvalitātes reprezentatīvi dati, kas ir relevanti jūsu problēmai, lai kas tas arī nebūtu. Visiem šiem modeļiem fundamentāli tas ir trade-offs. Viņi ļauj jums kaut ko izdarīt ar mazāku development effort, mazāku cilvēku stundu skaitu, bet par to jūs maksājat ar to, ka šie modeļi prasa diezgan daudz datus, lai viņi darītu kaut ko noderīgu. Līdz ar to jautājums numur 1, vai jums ir iespēja iegūt pietiekoši lielu apjomu datus, kur, protams, pietiekoši lieli ir ļoti stiepjams iedziens, jo atkarīgs no jūsu problēmas. Otra lieta ir, vai jums ir iespēja sistemātiski validēt rezultātu, ko šie modeļi izdod. Atkal vienalga, kāda problēma tā ir. Dažos gadījumos ir absolūti triviāli vienkārši paskatīties ar aci un saprast, vai tas rezultāts pareizs vai nē. Citos gadījumos ir jāveic kaut kāda analīze, ekstrēmos gadījumos ir jāveic kaut kāda fizikāla eksperimenta vai kaut kas tāds, kas ir dārgi, darbietilpīgi un tā tālāk. Ir jāsaprot, ka šie modeļi primāri apmācības procesā, bet arī vispār nekad jums nedos garantēti perfektu rezultātu. Jums ir jābūt kaut kādai korektīvai procedūrai, kaut kādai idejai, kā pārbaudīt rezultātu sistemātiski un kā koriģēt potenciāls kļūdas. Ko tas praktiski nozīmē, protams, pilnīgi atkarīgs no jūsu konkrētā uzdevuma, un tas spektrs ļoti plašs, bet tās ir divas lietas - datu pieejamība un validācijas iespējas, ko var apsvērt jebkurš bez tehniskām priekšzināšanām, nezinot neko detaļās par to, kā šie modeļi strādā. Un tā ir tā lieta, kas visvairāk pietrūkst manā pieredzē, kad cilvēki nāk konsultēties par iespējām integrēt mašīnu mācīšanās risinājumus savā biznesā, tad viņiem parasti ir kaut kāda vismaz aptuvena biznesa ideja, bet ļoti reti, kad gadās, ka ir sagatavots atbildes uz šīm divām lietām. Tas kaut kas, ko es ļoti iesaku padomāt. Fundamentāli pievienotā vērtība no visiem šiem risinājumiem ir tā, ka tā vietā, lai manuāli implementētu specifisku algoritmu, kas risina tieši jūsu konkrēto problēmu, jūs varat izmantot datus, kas jums pieejami, lai pieskaņotu ļoti vispārīgas metodas, lai cerams atrisinātu jūsu problēmu lētāk, efektīvāk un tā tālāk. Te pašā laikā jāatzīmē, ka ir ļoti daudz praktiskas problēmas, kurās kaut kādi gatavi algoritmi, gatavi matemātiski risinājumi jau eksistē, un ļoti bieži šīm problēmām tie ir labāki par vispārīgām mašīnu mācīšanās metodēm. Līdz ar to, protams, arī apziniet, vai gadījumā jums jau nav pieejams kaut kāds elegants, vienkāršs un iespējams daudz lētāks risinājums nekā šī vispārīgā pieeja mašīnu mācīšanos. Visbeidzot par HPC, kas vispār ir HPC un kāpēc tas šai kontekstā parādās. Es pieņemu, ka jūs no iepriekšējā runātāja šo visu jau dzirdējāt, tāpēc es pārskriešu pāri ļoti ātri. High performance computing, tātad augstas veiktspējas datortehnika, komplektā, kas ļoti svarīgi un ko bieži aizmirst, ar attiecīgi pieskaņotu, pielāgotu, visbiežāk paralelizētu programmatūru. Un attiecīgi pielietojums, protams, ir risināt problēmas, ko dažādu iemeslu pēc nav praktiski atrisināt personālo datoru resursu ietvaros, un kas ir sadalāms nosacīt neatkarīgās daļās. Šie abi predikāti ļoti svarīgi. Tāpatās ir mūsdienās arvien vairāk plūstošā distinkcija starp HPC un cloud risinājumiem. Tipiski tā distinkcija tradicionāli ir bijusi, ka HPC, pat cik tie ir kolokēti risinājumi, kas fiziski atrodas vienā vietā, viņiem ir iespējams ļoti viegli izveidot daudz ātrākus tīklu savienojumus. Līdz ar to, ja jums ir problēmas, kas paralelizējas veidā, kur ir nepieciešama ļoti intensīva datu apmaiņa starp dažādām sistēmas komponentēm, tad tradicionāli HPC ir šim labāks risinājums. Bet, kā es minēju, mūsdienās šī robeža arvien vairāk izplūst. Protams, ir arī cloud risinājumi, kas kaut kādā mērā pārklājas ar šīm HPC cluster lietām. Tipiskie pielietojumi, tātad matemātiskā modelēšana, kas, protams, klasiskais pielietojums un kāpēc HPC vēsturiski vispār eksistē.
tāpatās lielo datu analīzi, procesu vadību, transakciju apstrādi, liela mēroga maksājuma sistēmās, dažādi infrastruktūras kontroli un analīzi, sensoru datu analīzi, sensor fusion un tā tālāk. Mašīnu mācīšanās kontekstā HPC ir relevanti kur? Pirmkārt, tāpēc, ka trenēt modeļus no nulles mēdz būt ļoti dārgi, kā es teicu, viņi mūsdienās ir arvien lielāki. Mazus modeļus, protams, uztrenēt var pat mājas apstākļos, bet liels modeļus trenēt dārgi. Tur tā komunikācijas komponenta atkarībā no arhitektūras arī mēdz būt ļoti svarīga. Tāpēc lieliem HPC klasteriem ir fundamentāla nozīme tieši šajā kontekstā. Tāpēc tās mašīnu mācīšanās modeļiem ir fundamentāla asimetrija, ka viņus uztrenēt ir dramatiski dārgāk nekā izmantot pēc tam praktiski. Līdz ar to tas dabiskais process, kas parasti notiek, ir, ka uz kaut kādas HPC vai mākoņu skaidrošanas sistēmas mēs tos modeļus uztrenējam, tad jūs viņus lietojat uz saviem kaut kādiem datorresursiem vai uz daudz mazākām cloud instancēm. Un, protams, tipiski mašīnu mācīšanās modeļi, tā, ko es jau teicu par transformeru arhitektūru un tā tālāk, tipiski notiek uz GPU bāzētiem HPC klasteriem, GPU bāzētiem cloud risinājumiem. Tāpat tās ir atsevišķas lielās kompānijas, kas vienkārši būvē savus arhitektūrai speciāli pielāgotas čipus, kā Google ar TPU un tā tālāk. Un tad praktiskais jautājums, cik dārgi ir uztrenēt modeli. Protams, šie ir tādi ļoti aptuveni lieluma kārtas tipu novērtējumi. Principā uztrenēt mazus attēlu klasifikators ir ļoti viegli, lēti un ātri. To jūs varat izdarīt uz tādu viduvēju laptopu tur dažās minūtēs vai dažās stundās, atkarībā no modeļa. Vidēji izmēra attēlu atpazīšanas modeļus, teiksim, ar 10-100 miljoniem parametru uztrenēt ir ar kārtu pāris 100 GPU stundu. Atkal, protams, GPU dažādi un tā tālāk, šis ir aptuveni. Izmaksu līmenī tas ir pāris 1000 līdz 20 000 atkarībā no modeļa izmēra. Un tālāk jau sākas liela mēroga LLM tipu modeļi, kur, protams, GPT-3, kur es esmu pieminējis kā piemēru oriģināli uztrenēt, bija daudz dārgāk, bet tā kā kopš tā laika GPU ir ātrāk un izmaksas ir kritušās, tad mūsdienās uztrenēt GPT-3 ekvivalenti ir lētāk. Un tad cutting edge modeļi kā GPT-4 un uz augšu, kur ir simtiem miljonu, dažreiz miljardiem parametru atkarībā no arhitektūras, tie ir klasteri ar 1000 GPU, kas strādā mēnešiem, un pat to ņemot vērā atsevišķos gadījumos lielākās izmaksas neobligāti ir tīri uz datorlaiku uz trenēšanu, bet arī uz datu ievākšanu, uz datu analīzi, strukturēšanu un tā tālāk, kas bieži vēl ar vien mēdz būt arī daļai manuāls darbs par spīti mēģinājumiem to visu automatizēt, izmantot sintētiskus datus un tā tālāk. Fundamentāli, ko tas nozīmē no praktiskās puses? Mazus modeļus no nulles trenēt var, bieži vien arī vajag, tīpaši, ja jūs varat uztaisīt kaut ko, kas risina tieši jūsu konkrēto problēmu. Tas iespējams būs efektīvāk, bet vairumā pielietojumi racionālāk ir paņemt gatavu vispārīgāk pielietojumu modeli un pielāgot viņu jūsu konkrētajai vajadzībai. Ir vesels spektrs ar tā saucamām fine-tuning metodēm, visādi adaptēri, LLM, tur information retrieval gadījumā, lai pielāgotu kontekstu noslodzi, tur ir visādi embedding vektori un vektoru datubāzes un tādas lietas. Tā kā katram šiem te modeļu tipam ir kaut kāds pieejas, kas ļauj šo darīt. Tipiskais piemērs un tas, ko mēs arī domājam izmantot demo case'am, kas šobrīd ir izstrādē, ir dažāda veida attēlu atpazīšanas, video klasifikācijas, segmentācijas tā tālāk problēmas, kur mēs kā konkrēti piemēru paņēmām gājēju detekcijas problēmu, kur, ja jums ir automašīna, kurai ir vajadzīgs kaut kāds drošības sistēmas, kas cenšas izvairīties no situācijas, kur jūs varētu kādam uzbraukt, tad tradicionāla problēma ir, ka jums iet iekšā kaut kādi video dati, un jūs gribat reālā laikā atpazīt, pirmkārt, kur ir gājējs, un otrkārt, ko viņš darīs, kam viņš pievērš uzmanību, vai viņš šķērsos ielu un tā tālāk. Un tad tradicionāls veids, kā risināt šādu problēmu, ir paņemt gatavu, labi zināmu attēlu detekcijas segmentācijas modeli, kas šajā gadījumā ir Faster RCNN, kas ir atkal Convolutional Neural Network bāzes modelis, un kombinēt viņu ar papildus funkcionalitāti, kas šajā gadījumā būtu apmācība plus mīnus no nulles, priekš klasifikācijas pāri vairākiem detekcijas notikumiem, proti pāri vairākiem video kadriem, lai saprastu kustībā, ko tad tas gājējs īsti mēģina darīt. Par laimi šim ir publiski pieejami relatīvi augstas kvalitātes datasets, līdz ar to tā ir problēma, ko var paņemt kā
ilustratīvu piemēru un implementēt arī uz, lai arī HPC līmeņi, bet relatīvi pieticīgiem datorresursiem, attiecīgi cerot, ka tas varētu kalpot kā ilustratīvs piemērs un noderēt cilvēkiem, kas kaut ko tādu varētu gribēt darīt. Mēs šobrīd strādājam pie šāda demo case izveides. Tātad kopsavilkumā mašīnu mācīšanās, ja mākslīgais intelekts, ja cilvēkiem gribās to tā saukt, ir neapšaubām ļoti spēcīgs un noderīgs instruments, bet tā nav panacēja. Jums ir vienalga jābūt kaut kādu līmeņu izpratnē par biznesa problēmu, ko jūs gribat atrisināt, izpratnē par pieejamiem datiem un pēc galvenais izpratnē par sasniedzamo rezultātu un tā tālāk validāciju. Ja šie nosacījumi izpildās un ja nav tam jau gatavu, ērtāku, lētāku, vieglāk izmantojumu algoritmu, tad mašīnu mācīšanās var atrisināt ar ļoti saprātīgām izmaksām lielu spektru praktiski noderīgu problēmu saprātīgā laikā. HPC var nodrošināt nepieciešamo skaļošanas jaudu, tīpaši modeļu apmācībai, dažos gadījumos iespējams arī pielāgošanai un pat inferencei. Tāpat tās tradicionālā mākoņu skaitļošana, cloud computing šeit tiek ļoti plaši izmantota un ir tradicionāli vairāk piemērot ikdienas inferencei modeļu tālākai izmantošanā, bet, kā es minēju, tā robežšķirtne ir ļoti plūstoša un visdrīzāk laika gaitā mainīsies vēl.